Čau! Saistībā ar mikronodokļu izmaiņām mēs dosimies ielās meklēt kādu politiķi un parādīsim viņam kādu burvju triku. Sveiki, es esmu burvmākslinieks Edžus un šodien parādīšu īpašu triku tieši jums. Ja? Sveiki! Tā kā jūs esat politiķis, parādīšu triku ar naudu, loģiski. Ja? Paņemsim tā, redz, kur man būs. Ja? Tā, nav baigi daudz, ja? Bet visi man dzīves iekrājumi. Paņemat lūdzu gumiju. Tā man ir 1, 2, 3, 4 20, ja? Šādi te. Un tagad es palūkšu, lūdzu, iedodiet man to gumiju apakaļ. Un es to uzlikšu uz šīs naudas šādi te, ja? Tagad nolieciet lūdzu roku, jūsējo. Un es nolikšu to naudu šādi te virsū, ja? Lai neaizpūšu. Un skatiet, es paņemšu maku. Redziet, nekā nav makā, ja? Pavisam parasti makas. Mazliet zemāk. Un tagad skatieties, kas notiek, kad jūs uzliekat nodokļus. Un kas notiek? Tā nauda pārvērtās. Apstieties. Par 5, 10, 20 eiro. Sēž vecs vīrs upes krastā un pēkšņi zelta zivtiņu ielic viņam rokās un prasa, nu, ko tu vēlies? Un viņš saka, es vēlētos nodzīvot tik ilgi, kamēr Latvijā minimālā alga būs vismaz 500 eiro. Večuk, kas tev nemirstības sagribējās?